Pagājuši jau 22 gadi kopš Latvijas trešās atmodas nozīmīgākajiem notikumiem, kuru iznākums iezīmēja turpmāko valsts attīstību, pateicoties kam šobrīd varam dzīvot brīvā demokrātiskā republikā. Tā laika ugunskura liesmās katrs barikāžu dalībnieks redzēja savu Latviju, brīvu, plaukstošu un attīstītu Eiropas valsti. Šīs uguns liesmas nevien sildīja, bet arī morāli stiprināja. Nebaidīties un darīt visu iespējamo, lai kopīgais mērķis par brīvu Latviju tiktu sasniegts. Jebkuram barikāžu dalībniekam par 91. gada janvāra notikumiem ir savs skatījums un vērtējums. Tomēr idejas un cerības, kas caurstrāvoja sabiedrību, joprojām ir dzīvas viņu atmiņās. Tā noskaņa, kas toreiz valdīja, protams, mūsu vidū ir neaprakstāma, jo toreiz varēja iet Rīgā jebkurā vietā, vai tā bija ēdnīca, vai kafejnīca vai kinoteātris, ja visur tev gaidīja, visur bija par velti ēdienas, gan rādīja filmas, gan visu pārējo varēja pasildīties. Tā kā, tiešām tā sajūta vēl, kā saka, šajā brīdī man runājot, es vēl vienu izjūtu, Rīgā 11. novembra Krastmalā notika Latvijas Tautas frontes rīkotā Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespējamo bruņoto apvērsumu un padomju armijas bruņotajām akcijām Lietuvā. Tajā piedalījās 600 līdz 700 tūkstoši cilvēku. Baltijas kara apgabala helikopteri kaisīja brīdinājuma skrējlapas. Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks aicināja celt barikādes. Pēc manifestācijas notika dalībnieku gājiens uz brīvības pieminekli. Latvijas iedzīvotāji sāka veidot barikādes un apsargāt augstāko padomi, ministru padomi, radio un televīzijas centru Zaķusalā, radio namu doma laukumā, Rīgas telefonu un telegrāfa centrāli, kā arī Rīgas tiltus. 13. janvārī, ko pieminēja Egils, arī es biju Krastmalā, mēs braucām ar Antrupenes autobusu. Bija autobus pilns ar vietējiem cilvēkiem, protams, vairāk brauc antrupenieši, un es arī tajā skaitā braucu. Un braucot jau uz Rīgu, protams, klausījāmies radio, cits tur maziņi radio pie auss klausījās, un ik pa laikam tikai kādas ziņas sūtīja mums un stāstīja, kas tur notiek Rīgā, kas notiek Lietuvā, un kā šie notikumi vēršās plašumā. Jau vesela paudze izaugusi pēc barikāžu dienām, kad mūsu vecāki un vecvecāki vienojās kopīgam mērķim, neskatoties uz piederību etniskai vai nacionālai identitātei. Tagad, pēc teju ceturdaļgadsimta, daudz dzirdams par to, kā sapņi atšķiras no realitātes, ko var noprast arī pēc pašu barikāžu dienu dalībnieku stāstītā. Tomēr jāsaprot, ka pilnvērtīga valsts un arī individuāla attīstība nav iespējama bez iespējas īstenot savus sapņus, bez kādas ideoloģijas iejaukšanās, par ko mums visiem jābūt pateicīgiem. Pārtikas un veterinārais dienests, veicot atkārtotas pārbaudes mājas cūku novietnēs, nav konstatējis klasiskā cūku mēra klātbūtni izmeklējumos paraugos. Tādēļ ir atcelta aizsardzības un uzraudzības zonas, kas 3 un 10 km radiusā ap slimību skartajām saimniecībām Svariņu un Piedrujas pagastos tika noteiktas pagājušā gada nogalē. Tomēr iedzīvotāji, kuri dzīvo PVD noteiktajā slimības inficētajā teritorijā, vēl vairākus gadus nevarēs brīvi pārvietot un realizēt savas cūkas. Radušās domstarpības par to, ka sivēnu audzētāji sivēnas ved uz tirgiem uz Rēzekni, uz Viļāniem. Viļāni un Rēzekne nav inficētā teritorija un, diemžēl, uz turieni dzīves cūkas vest nevar. Ierobežojumi vešanai, dzīvu cūku vešanai uz kautuvi nav. Vienkārši vajag saskaņot ar pārtikas un veterinārā dienesta reģionālo pārvaldi par cūku pārvietošanu. Mēs izsniedzam atļauju. Dzīvās cūkas drīkstēs pārvietot tikai no novietnes uz novietni šajā inficētajā zonā, un pēc atļaus būs jāgriežas uz pārtikas veterināro dienestu veikt to. Problēma nav nekur pazudusi. Paraugi no mednieku nomedītajām meža cūkām tiek pārbaudīti.
No 800 gadījumiem 90 ir konstatēta klasiskā cūku mēra klātbūtne. Tātad gadījumu skaits palielinās. Praksē tas nozīmē sekojošie, pieņemsim mednieka nomadītā meža cūka, un tās gaļu tiek plānots, pieņemsim, kaut kādā veidā cienestā nogādāt līdz radiem draugiem ārpus šīs inficētās teritorijas. Respektīvi, pieņemsim, ka tā ir Rīga vai tur, pieņemsim, Jēkabpils. Tad tas nozīmē, ka šo te gaļu nedrīkstēs izvest ārpus inficētās teritorijas robežām. Neskatoties uz aizsardzības un uzraudzības zonu atcelšanu, piemājas saimniecību īpašnieki tiek aicināti joprojām būt modriem un ņemt vērā faktu, ka PVD inspektori vairākus gadus turpinās pārbaudīt mājas cūku novietnes inficētajā teritorijā. Līdz 3 gadiem pārtikas veterināriem dienestam ir tiesības veikt izlases kārtas pārbaudes inficētās teritorijas robežās. Un pieņemsim, lai vietējiem iedzīvotājiem nebūtu pārsteigums tas, ka pie viņiem ierodas PVD inspektors. Cilvēkiem, protams, nevajadzētu atslābināties, vajadzētu ievērot tos pašus biodrošības noteikumus, nelaist svešs cilvēks, personas savā novietnē, izvairīties no kaut kādu gaļas atkritumu produktu izbarošanu, netermiski apstrādātu mājas cūkām. Vajadzētu kaut kādā veidā mēģināt izvairīties arī no klaiņojošo suņu kaķu iekļūšanas novietnē, cīnīties ar grauzējiem. Zemkopības ministrija īstenos klasiskā cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmu. Tās galvenais pasākums ir veikt meža cūku orālo vakcināciju. Dienvidlatgales PVD vecākais inspektors norāda, ka to plānots veikt pavasarī ar mednieku un valsts meža dienesta darbinieku atbalstu, izliekot vakcīnas piebarošanas vietās. Jāpiebilst, ka vakcinācijas kampaņas plānots veikt vairāk kārtīgi, 2 līdz 3 gadu periodā. Dagdas vidusskolā aizvadīts skolēnu eseju konkurss Dagdas novada lepnums 2012. Pasākumā no Konstantinovas sākumskolas, Asūnes Šķaunes Andrupenes pamatskolām, kā arī Ezernieku un Dagdas vidusskolām pulcējās eseju konkursa autori, viņu eseju varoņi un skolotāji, kuri spēja ieinteresēt savus audzēkņus piedalīties un novērtēt savu tuvinieku, skolotāju un līdzcilvēku krietnumu, labestību un devumu sabiedrības un personīgās attīstības labā. Skolotāji tieši skolās veica ļoti lielu darbu, jo mērķis bija tieši mācīt skolēnu skaidri jāraksta eseja, kā argumentēt, kā pareizi rakstīt, aprakstīt. Jā, tātad. Un tieši pateicoties arī skolēni kopā ar skolotāju radīja šo gala produktu, arī es gribētu teikt, tās būs arī grāmata Dagdas novada lepnums 2012, ko mēs dāvāsim Dagdas novada tautas bibliotēkai. Jauniešu darbi būs aplūkojami arī Dagdas novada mājaslapā, sadaļā izglītība. Konkursā iesniegtos materiālus vērtēja žūrijas komisija 11 cilvēku sastāvā, kuru analizēja un izvērtēja skolēnu radošos darbus. Pasākumā žūrijas locekļi atklāja savus eseju favorītus, darbus, kuri viņuprāt izcēlās ar skaidru valodu, tīri un radoši izpaustām domām, oriģinalitāti un spēju iedvesmot. Dagdas novada lepnuma laureāti atzīst, ka nominācija bijis liels pārsteigums. Tiešām sirdī un prātā iezagās tāda doma. Cik labi, ka kādam ir svarīgi tas, ko mēs darām, ka mēs esam. Un mēs jau vienkārši dzīvojam un darām tikai to, kas mums ir jādara. Un darām atbildīgi, godīgi un sirsnīgi. Un paldies, ka kāds to pamana un uzskata, ka tas ir lepnums. Viņi ir izpalīdzīgi, viņa strādā ar bērniem un visi darbinieki viņu ciena. Par godu pasākumam Dagdas vidusskolas audzēkņi bija sagatavojuši koncertu, pēc kura tika nolasīti īsi fragmenti no konkursa esejām, kam sekoja pateicība un piemiņas dāvanu pasniegšanu skolēniem un viņu eseju varoņiem. Sākums man patika ļoti interesants, kaut gan laikam tas skolā notika pirmo reizi, bet tiešām man paldies skolotājiem, ka ir izdomājuši tādu konkursu, domu rakstu, un izjūtas bija ļoti vispār tādas savādas. Ļoti priecīgas, bet es nedomāju, ka par mani kāds var rakstīt vienkārši. Un tas bija man ļoti liels pārsteigums, sevišķi no dāvja puses. Jo tā kā man patīk garšīgi paēst, un Marijas kundze garšīgi taisēs, pēc izvēlējās tieši rakstīt par viņu. Gan žūrija, gan klātesošie vairāk kārtīgi uzteica skolēnu darbus.
Norādot, ka tik daudz pozitīvu un mīļu vārdu rada patiesi neviltotas izjūtas, par ko katrs varēs pārliecināties pats, izlasot radošo darbu krājumu. Es tiešām lepojos ar to, ka mūsu skolēni spēja ieraudzīt, varbūt tos cilvēkus, kas viņiem ir klāt blakus. Tas var būt tētis, varbūt vecmāmiņa, varbūt šoreiz tas nebija tāds politizēts, jo skolēni varbūt tik daudz neaizraujas ar politiku un nesaskata tos vietējos cilvēkus, kas ļoti daudz dara Dagdas novada labā. Bet tas jau nebija mūsu mērķis. Mūsu mērķis bija, lai skolēni pasniedz pareizi eseju. Domāju, ka šī eseja palīdzēs turpmāk dzīvē, jo vajadzēs sameklēt arī informāciju par Marijas kundzi, ko rakstīt, kur viņa ir piedalījusies kādos pasākumos, un arī augstskolā būs vieglāk rakstīt, jo es jau zināšu, kā būs jāraksta. Dagdas jauniešu iniciatīvu centrā bērni pulcējās uz pirmajām Xbox spēļu konsoles sacensībām. Pārsvarā pieteicās sākumskolas vecuma jaunieši. Rita Šukķele sacensībās ieguva 2. vietu, pārspējot daudzus puišus. У меня уже давно была эта идея, в голове крутилась, только в молодежном центре не было этого. Man jau sen bija idejas, bet jauniešu centrā līdz šim nebija Xbox konsoles. Kad tā parādījās, mēs ar centra vadītāju sākām domāt, kādu konkursu varētu rīkot. Tad man radās vēl viena ideja – sarīkot šo turnīru. Cilvēku šodien nav ļoti daudz, tomēr es nolēmu bērniem parādīt, kādas iespējas sniedz šī spēļu konsole. Не так уж и много, молодежь, дети, они не знают, что такое Xbox, но я решил им показать. Ideja organizēt datorspēļu turnīru dzima Viduslatgales profesionālās vidusskolas 4. kursa studenta prātā. Pats būdams aktīvs spēlētājs un blogeris, viņš izlēma izmantot iespēju un sarīkot jautru un atraktīvu piektdienas pēcpusdienu vietējiem jauniešiem. Es uzzināju, ka bija afiša skolā uzstādīta, un arī pateica draugi, es kā uzzināju, uzreiz atskrēju šeit, pieteicos. Mani pieņēma, man tā patīk spēlēt Xboxu. Jaunieši ļoti ātri apguva spēles noteikumus un ar azartu metās cīņā, lai iegūtu uzvaru. Daudzi par turnīru uzzināja no saviem vienaudžiem, kuri patstāvīgi apmeklē jauniešu iniciatīvu centru. Paprasīju draugiem, vai centrā ir kaut kas jauns. Viņi pateica, ka uzstādīja Xboxu. Nākošajā dienā es atnācu uz turieni un mani pieteicos uz Xboxu. Un man vispār patīk spēlēt Xboxu. Un kā tev šodien veicās? Šodien es jau esmu spēlējis un es zaudēju. Zaudēji? Bet kā tur vēl būs iespēja paspēlēt, vai ne? Nē, tur ir kā pusfināls un fināls. Tikai tie, kas vinnēja, tie tiek pusfināla, un tie, kas vinnēja pusfinālā, tie tiek uz finālu. Noslēdzoties sacensībām, lielāko punktu skaitu ieguva Oļģerts Liners, pārspējot Ritu Šuķeli un Gvido Petersonu, kurš ieguva 3. lielāko punktu daudzumu. Mūsdienu jaunieši ļoti labprāt pavada brīvo laiku spēlējot dažādas datorspēles, kuras šeit ir uz palikšanu. Sacensību dalībnieki pasākumu novērtēja pozitīvi, norādot, ka šādi turnīri būtu jārīko arī turpmāk, piesaistot arvien vairāk jauniešu.